sākam šodienas domas sēdi, domas sēdi iegušies 7 deputāti, doma ir tiesīgi izskatīt jautājumus un tad dienas kārtībā, kas ir iekļautie punkti, tie, ko skatījām jau komitejas sēdē, un vēl viens papildus jautājums iekļaušanai, ko ir skatījis kultūras un izglītības sociālo lietu sporta komiteja pār bērndārza nosaukumu maiņu. Ko pievienot klāt. Par sēdes darba kārtība ir kādam cits priekšlikums? Jā. Tad vienu pielietam klāt, kā 12. ir viņš saucas. Pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu metodijas apstiprināšanu. Kas ir par šādu dienas kārtību? Vienbalsīgi. Tātad pirmais ir par Eiropas projektu publisko internetu pieejas punktu izveidošanu un bildveļošanu Alsmukas novadā. Pat sakot, komitejas sēdē mēs skatījām. Tad doma ir tāda, par to publisko internetu punktu. Tad veidojam muzejā, jā, un veidojam muzejā, un tad mēs varēsim arī pilnveidojam jau esošo, jā, un tad tur varēs jaunas dators. Tad atbalstīt Eiropas darbības programmas infrastruktūras un pakalpojumu aktivitātes publiska internetu pieejas punktu attīstību projektu publiska internetu pieejas punktu izveidošanu un pilnveidošanu Alsmukas novadā. Te tas īpatsvars ir kāds un pašfinansējums. Deputātiem kāds cits producents. Kas ir par šādu lēmumu? Visu 7. Nākamais ir par muzeja darbības attīstības stratēģijas 2014. gadām. Šeit iedām iekšā tās korekcijas, ja, ko mēs komitejas sēdē skatījām. Deputātiem ir jau kaut kas papildināt. Daudz tam nebija, bet momentos jāatrast. Tur kultūra vēsturi, un tad mēs pieliekam klāt vēsturi. Apstiprināt Alsmukas muzeja darbības un attīstības stratēģiju 2014. un 2019. gadam. Tas pielikumā. Kas ir pār? Tad ir nākamais 3. noteikumi par Alsmukas muzeja krājumu. Noteikums, un kas tad ir pielikumā kaut kāds izmaiņas. Ir kādām? Šitais te papildinājums. Nav, jā? Nav. Tad var apstiprināt, jā? Kas ir par? Visi. Visi, jā.
Nākamais ir par finansiālu atbalstu ugunsdzēsības mācību teoriju topogrāfijas kartas izstrādāšanai. Pasakot, karta ir izstrādāta, šis bija tas jau, ko es iepriekš informācijā teicu, mums sēdē, kad ir iespējas mums tikt pie jaunu ugunsdzēsības torņu, bet mums tikai jāatbalsta viņu, jāiznomā zem, tad viņi uzcelt, un tad arī viņiem būtu valsts ugunsdzēsību glābšana dienestam ir mūsu protestiem. Un tad, pat sakot, topogrāfija ir izstrādāta, un tas maksā 250 plus PVN. Cik liels tas zemes gabals? 80, nepilns 81, ja tā pēc projekta. Un kaut kāda 82 kvadrātmetri, 6 uz kaut kādi 7 bija, tas pats tornis, kur stāvēs visu, un tad vēl priekšā, tad tāda vēdra, tur vedās, kaut kas mīgs tāds atklāšā. Tad tas ir pēc stadiona nelāja, skrieceļa galā, otrā galā, tieši pretī skrieceļām, viņš neko netrauc, absolūti neko. Ja mēs, piemēram, gribētu rekonstruēt stadionu, tad viņš netrauc neko. Tanī vietā, kur viņš būs, tad tur patreiz arī skrieceļi nav. Viņš ir pašā galā. Mums līgumus patreiz uzrakstīja. Pat sakot, mēs bezatlīdzības lietošanā iznomājam zemi uz 10 gadiem. To nomas līgumu par to zemes nomas līgumu var pagarināt, ja ir puši interesētība. Tad, pat sakot, mēs uzturām to vietu sanitārā kārtībā un viņi savukārt tehniskā kārtībā uztur to torni. Un mums brīvu mēs varam izmantot savu sportistu un sacensību rīkošanai, un viņi var izmantot savu sacensību rīkošanai 2 nedēļas iepriekš mūsu brīdī. Kā ir ar tiem drošības pasākumiem? Par drošību sakot, kā bija līgumā ierakstīts, ka katra puse atbild par savu organizētā pasākumu drošību. Mēs neatbildām, tad būs Latvijas čempionāts, un viņi neatbildēs par drošību, tā kā šeit būs. Bet ne ārpus sacensībām? Ārpus sacensībām, kā tas pats savu drošību. Būs tā? Tīkls vienīgi. Jā. Kas ir pušot tīkls? Tas, protams, ir gan stāv. Es vairāk cik tur nav ložņams. Kas ir par? Nākamais bija šajā ziņas TV vēstuli atsūtīja uz kādu laiku finansiālu atbalstu raidījumam. Dzīvo bērnu, sēdiem jau veidot 12 gads, un viņš šogad bija tas, mēs atbalstām no 300
pie manis ir materiāli, var iepazīties un izklāstīt. Kur tad? Pie manis kabinetā. Tas ir noslēpums. Kurā programmā tas ir? Ne, tas ziņas pašs, kur Kurā raidās ziņas? Kurā Tas ir Sijai, ziņas TV, kas ko viņi rāda? Pirmā rīka, otrā rīka, trešā. Tur vairākas programmas, kurās viņi raidīs. TV7, es atceros. Viņš nav raidījums, tas ir gar gatavo. Jā, viņš gatavos jau. Tas tā kaut kur pēc tam laiž ēteru. TV1, TV7, LNT, TV3. Te jau ir runa, ka mēs jau nedodam naudu, un te ir grupa ziedojumu, mēs saziedos, ka iedosim, ir mums tad viss. Ko diskutēt? Mēs jau dodam naudu. Nē. Gundu. Nē. Tā ir, kas vajag ir. Debatējam. Balsoja, ne? Jā. Nu, kas ir par šādu namu? Kas ir par? Viens. 7. Kas ir pret? Atturās. Tālāk nākamais par finansiālo atbalstu biedrībai Spā Naušuma un grāmatas izdošanai. Tātad biedrības Spā Naušuma lūdza domi 265,49 eiro finansiālo atbalstu. Grāmatas Es uzskatu, ka domai jābūt iespēja finansēt šis projekts, jā. Mēs, kas ir Kuldīgas novada doma, ir izlēmuši atbalstīt. Tiešām ļoti daudz ir paši mēs nespētu atbalstīt 260 eiro apmēram. Tas jau nav vajadzīgs nevienam citam, tas vajadzīgs pašiem. Bet
tiešām uz visām struktūru vienībām nerastos neliels ietaupījums un vairāk novirzītu naudu grāmatu izdošanai. Es par vienu patīju. Tad ir vēsturē minēts, ka grāmatiņā iekšā būs logo. Un skaidrs, ka tad Ventspils domas logo būs iekšā. Un šodien ir godīgi lēmumi. Es nezinu, vai viņi lēms par vai pret. Un, ja viņi apstiprina, tad viņi logo arī būs grāmatiņā iekšā. Sandras Kalnietes vārds noteikti būs minēts. Un ja mēs neapstiprinām, tad nav. Alsumis logo tur nebūs. Nezinu, vai tas tā ir smuki vai ne. Un tur bija tā arī par to ziedojumu ir 25 brīvi eksemplāri katrai domai ir, jā. Ventspilī būs jau un Kalnietei arī par to. Un redzēs, kāds patreiz arī guldīgi, lai varbūt, ka viņam ir beigušas zvanīšana jautāšu, kā tur ir. Tas ir viss. Cik es zinu, tad asfaltēšanas projektu izmaksājuši Latviju. Tāda pārādot ir pēc kādiem tik. Bet es nevaru pašādi līdzināt ar brīvu projektu apkārt. Līdz ar to ir ietaupījums rodams. Un 260 eiro pārt 2000. Un izdevums tiek atzinīgi vērtēts. Tā ir nav liela nauda, kad ja tas ir blakus novāk atbalstu, un mēs paši viņu gatavam un paši ne, tad jau tur muļķīgi sanāk. Tiešām vienkārši nožēlojam, ka tas ir vajadzīgi. Un tur 20,000, tad tā cita lieta, vai 200, ko tad mēs strīdam. Jā, Ja var atrast, tad tieši kā. Lai pašvaldību plāno, ka tā tur, ka nenāk vispārējā. Tā nenāk tur. Tā teicās. Teikt, var teikt daudz, ko reizēm Kariņas arī, bet tas bija vairāk jautājums priekšsēdē. Vai ir doma, ka neizpildīsies nodokļi? Vai struktūra vienībām nerodās nemazākais ietaupījums? Nē, nav tāds runa par ietaupījumu, jo es domāju, ka valsts līmenī iedzīvotāju ienākumu nodoklis vismaz pārpildīsies uz pozīcijas. Jautājums kā, vai kaut kādas lielas bažas radušās, es domāju, ka būs. Ietaupījums tas jau pēdējais. Es nezinu, es tā uzdevu jautājumu. Kas bija? Es uzdevu jautājumu. Kādu jautājumu? Ja jautājums ir, vai kāda šobrīd prognoze par iedzīvotāju ienākumu nodokli, vai viņš pārvaldīsies pēc beigās vai ne? Viņš šī vienmēr ir pārvaldījies pēdējos gados. Nekustamā īpašuma nodoklis nepilnās. Un rezerves fondā, cik mēs skatījām komitejas sēdē, cik tur vēl ir. Tā iespēja ir pēc tam, kad atdos atpakaļ mums aizdevām, ko mēs aizdevām no PKC solītajā priekšnometnes, tur tā paliek. Kas nav sadalīts. Rezerves fonda nav. Tā kā varētu neaugšas, kur? Nenormālākie normāli. Divas personas
Ko mēs te diskutējām? Pagājušajā komitejas sēdē bija, vai nu pašvaldību dod, vai bija runa par ziedojumiem tāpatās. Tad balsojam, kas ir par ziedojumiem, kas ir par pašvaldību. Pirmais bija par ziedojumiem, jā, kas ir. Un otrs priekšlikums bija. Bet ja kāds priekšlikums no pašvaldības ir no kurienes? Gaidām jau nav. Tas nav priekšlikums. Iespējas redz, tagad par šito brīdi, ja, tad, kad atdod atpakaļ to aizdām. Kā man liekas, budžeta ietvaros problēma. Vienkārši jābūt gribēšanai, meklēt naudu. Ja gribēšanas nav, var atrast iemaksas nemeklēt naudu. Ja ir gribēšana, var atrast iemaksas meklēt naudu. Viss ir ļoti vienkārši. Ja budžets kopumā jau pašam būs minimums, tad nevar atrast 200 eiro, ko mēs pārdažu, ko tie bija Latvijas. Tā viss tad gribēšanas mērķi. Tātad, kas ir tā pirmā informatīvā izdevuma valstsums un mēs vēl aicināt novadu uzņēmējus un iedzīvotājus iedot finanšu subjektu biedrībā spāru mašīnā grāmatas, kas palīdzēs pirmskos vecām bērnu varētu nepazīst vietējo sūtu izlūksmu izdrošinājumu. Tātad, kas ir par pirmo, kas ir pār 1, 2, 3, 4 pār. Zvejnieks Sokolovs. Tur, jā, Ināra un... Pret. Atturās. Lēmums nav pieņēmis. Tā, nākamais bija no pašvaldību budžeta. Kas ir par 1, 2, 3 pār, pret, atturās, 1 atturās. Lēmums nav pieņēmis. Tad līdz ar to šis lēmums nav pieņēmis nevienā variantā. Priekšsēdētājiem varētu palūgt tagad pirmo jautājumu izskatīt par nosaukumu. Es gribētu iet par projām. Viņa vai? Tu līdzies. Te pa zemē. Te ir pa zemē, bet augšā ir pirmais jautājums, kur bērnu darbs. 7. jautājums ir apstiprināt nosaukumu Skanveļu. Tu jābalso. Kas ir iznošanas projekti? Tas ir bez projekta. Visi. Tad par zemes iedīcības projektu reģistrēt nekungšanām īpašņām dēļ, kas ir kāda. Deklarētās dzīves vietas anulēšana, kas ir tāda. Kas ir par tādu 10. ir izpilddirektori runāja iesniegums, tas ir uz laiku apkarēt tausums nodoms lēmumu, tas ir par tā aizliegums dzīves izvietošanu Rāņielā, tur ir rasts kaut kādas
kompromisu. Un tagad laiku, tad ir apturēt jābūt un vispār mums nevajag izliekt. Tā īstenībā neiet kopā, jo ceļsījums jau izliek, lai uzlabotu satiksmi. Iznāk, ka mēs viņi likuši 2 cilvēku konfliktu izcināšanā. Kāpēc tāda iesnieguma? Nē, kustības tāpēc, ka tur stājās mašīna, bet tāpēc sanāk, ka kaut kas ir urunāts, ja tad nestājās. Ja tur aizstājās mašīnas, tad ļoti šausmas paliek. Bet tur jau tālāk atkal piedojās. Bet tā vietā nav tik šauba. Ja tad kas ir? Laiks apturēt, kas ir tāds. Pretī, atturēt, 3. Tā pēdējais. Nē, tas ir pirmais. Pārcēlum, valdam pārcēlum pirmo. Nē, 12. Paskaties pašās beigās, bet tikai izskatīšanā vajadzēja kā pirmo. Pašā apakšā. Jā, pirmo. Tas ir pašā pēdējais. Nē, pēdējais. No domas sēde. Tas ir iekļaut domas sēdē darba kārtībā, bet pašā beigās aiz 11. aiz priekšsēdētā informācijas ir projekts pielikts klātam. Redz, ka te ir. Tā, mums tāds. Man ir priekšlikums apstiprināt Tausmas novada pirmskolas izglītības iestādē nosaukumu Miķelītes. Tad nokārtot deputātu domas par nosaukumu balsojumu. Ir arī citi varianti. Šeit ir veikta aptauja, vairums vecāki izteikušies par nosaukumu Miķelītes. Pēc tam otrie vairākie ir par Suitiņš un Saptiņas. Man tas iepriekšējais nav jāatceļ, jo viņš ir Iepriekšējais jau nav. Nav, mēs visi 18 gadus vairs. Jā. Jā. Man ir priekšlikums balsot par Miķelītes nosaukumu piešķiršanu. Labi, skaidrs, balsojam. Deputātu domas debatējam. Nav stiprināt, nekompetenci. Nav kompetenci. Aptauja ir veikt un... Tad tas lēmums būs garāks. Tas ir apstiprināt balsojums no pirmskolas izglītības iestādē nosaukumu Miķelītes. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Augustā Ričnē augustā iesniegt novada domas apvienotā komitejas sēdi institūcijas nolikumu apstiprināšanu. Jāveic grozījumi. Tad ir par grozījumu pirmskolas izglītības iestādes lietvedības dokumentācijām zīmola tekstā atbildīgā Aleta Liepsne. Un tad mums ir jāveic grozījumi pašvaldības saistošos noteikumos. Varam balsot? Jā. Kas ir par apstiprināšanu? Kas ir par? Tad 1, 2, 3, 4, 5, 6 par. Pretī, atturās, 2. Tad ir apstiprināts nosaukums Miķelītes.
ir pirmā sapulces notikusi. Priekšlikumiem, ja deputātiem ir kaut kas, kur tur vajadzētu papildināt vai kā, dodiet savus priekšlikumus Guntai. Izskatīsim. Tad 26. jūlijā ir riteņbraukšanas čempionāts Latvijas čempionāts Alsungā. Šeit arī būs pasaules čempiona Sonka. Kāds būs viesis. Viņš šeit sveiksim, jo paiet cik 50 gadu, kad sanāk, ka būs pasaules čempions nosaukumu. Tas ir tas, un, ko sakot, muzeja mums ir vakanta vieta muzeja vadītāju samatam. Muzeja vadītāji iesniedz iesniegumu, lai atbrīvā darbu 22. jūniju. Augustā. Tāpēc tiek meklēt. Tas varētu pateikt muzeja darbu. Netiks atrast, jāsludina konkursu. Man ar konkursu vajadzēja sākt. Jo muzeja vadītājiem tomēr ir diezgan specifiski zināšanas vajadzēja. Tāpēc ir